Vairāk nekā 250 gadu senajā un skaisti atjaunotajā Kokmuižas kungu mājā atrodas Kocēnu pamatskola, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tiek aizmirsta muižas vēsture. Jau rīt visas dienas garumā Kocēnos norisināsies Kokmuižas svētki, kuros godā tiks celtas kultūrvēsturiskās vērtības un pirmo reizi apskatīt iespējams būs arī jaunos muižas tērpus. Katram noteikti dzīvē savs sapnis, arī man un daudziem kocēniešiem sapnis, kā celt godā un bijušajā slavā kokmuižu, vārds kokmuižu. Ja mums ēka un muiža kā tāda ir un daudz cits lietas, tad arī vajadzīgi ir atbilstoši muižas tērpi. Un, ja ir šie tērpi un ir pat muiža, tad droši vien vajadzīgi arī muižas svētki. Ideja par muižas tērpiem un svētkiem lolot jau ilgāku laiku, un ar Eiropas Savienības finansējumu palīdzību un pašu neatlaidīgo darbu Kocēnu novada domas projekta cauri gadsimtiem nāca dziesmas darīt, nāca idejas izdejot, ietveros izšūti krāšņie tērpi, un šī iecerē pārtapusi realitātē. Pagājušajā gadā mēs saņēmām finansējumu no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai domātiem līdzekļiem, un mums bija iespēja pašūt tērpus gan deju kolektīvam, gan korim, gan arī muižas tērpu komplektu. Un tādi ir 7 tērpi vīriešiem un 10 tērpi sievietēm. Tērpu atlasē un izšūšanā piedomāts pie tā, lai tērpi atbilstoši atspoguļotu muižas dzīvi un krāšņumu vairāku gadsimtu garumā. Tas viss ir saskaņā ar muižas vēsturi, jo mums gribējās pašūt tērpus, kas atbilstu šīs te muižas dažādiem vēstures periodiem, un tāpēc arī tērpi ir gan sākot no 18. gadsimta beigām, 19. gadsimts un arī ieejot vēl 20. gadsimtā, kad šie tērpi kļūst varbūt mazāk krāšņi, bet tāda bija tā laika mode, un tam mēs pieskaņojāmies. Tāpat piedomāts pie visām tērpu detaļām tā, lai atbilst gan krāsas, gan materiāli, un par tērpu krāšņumu priecātos ne tikai iedzīvotāji, bet arī pašu tērpu valkātāji iejustos senatnes tēlos. Uzvalkot šos tērpus, jebkura meitene kļūst vēl skaistāka, vēl sievišķīgāka, tāpatās kā jebkurš puisis vai vīrietis varbūt spēja iejusties un sajust sevī gan baronu, gan kungu. Muižas iemītnieki senos tērpus demonstrēs visas dienas garumā. Būs dažādas aktivitātes un koncerti, bet pat krāšņākā svētku daļa gaidāma vakarā. Kulminācija visam šim pasākumam būs 9:00, ka būs gaismas, skaņas un kustība performance, kas notiks šeit uz muižas fasādes. Un tad arī būs gan šie tērpi, gan mūzika, gan gaismas, gan skaņas, gan vispārējais. Tā kā tas būs tas spilgtākais rītdienas pasākums. Arī pēc muižas svētkiem tērpi netiks nolikti. To krāšņumu varēs vērot dažādos citos Kocēnu novada pasākumos un, protams, arī nākamajos Kokmuižas svētkos.